Sociālajā vietnē Facebook redzams, ka jūsu ģimenē sagaidīti 13 suņu mazuļi. Sakiet, lūdzu, kā jūs jūtaties un vai šis metiens ir pirmo reizi tik liels? Kucītei vispār tas ir pirmais metiens, viņai 3 gadi. Viņai, pirmais gads, kad drīkstēja būt tie bērni un tad kavalieris un tā. Visa ģimene sekoja tajiem notikumiem jau no tā brīža, kad viņa tika aizvesta pie kavaliera. Ja? Un Artūrs stāstīja, ka tagad Čikai, viņai vārds Čika, ir vīrs un ka viņai būs bērni. Tad visi sekoja, tad kā tas vēders aug, neaug un tā, un vai pupiņi tur veidojas lielāki vai nē. Tad, protams, no sākumā tur ko varēja saprast, bet tad tas process bija strauji un jā, tiešām 13 bērni. Sieva izgāja speciālus kursus. Jā, vienu dienu mācījās, kā viss tas jāpieņem. Tā mums tā runa bija 6, 8, 8 tas jau būtu tāds, diez vai vairāk. Bet jā, tiešām 13 piedzima, bet, diemžēl, viena meitenīte aizgāja viņā saulē, jo viņa no dzimšanas neēda mācpienu. Mēģināja tur barot, tā, bet tas nav glābi. Šobrīd ir 12, vakar bija Ventspils suņu audzētāju kluba 2 kundzes, kas visu izskatīja, pārskatīja, katru tur nosvēra, katru apskatīja, vai viņam nav kādi tur. Kaut kas nav ne tā, viss ir labi, visi pieņemās svarā. Tagad galvenās rūpes ir ne tik daudz par mazajiem, protams, cik par mammu. Viņai, iedomājieties, 12 gramiem 40 gramu dienā jāpieņemas svarā, tā vidēji. Tas ir puskilograms, cik tā viņai pašai jāpēt, lai šitos te tiktu galā. Bet viņa gods godam, tas ir galvenais uzdevums, pēc mazliet vairāk kā nedēļas būs acis vaļā. Tā kā, strauji aug, jā, liels notikums. Vecākais puika Martins pēdējās 2 naktis gulēja blakus kucītei, gaidot, ka tad sāksies dzemdības, un arī pēc tam, jā, un arī šonakt palika blakus, jo tur, lai tur kādu nenospiest, kaut gan tur speciāli uztaisīts, ka tur tā nevar pie stūri iespiest, un mamma nevar nospiest to bērnu. Tā kā tas liels notikums ir, jā, un arī es uzskatu laba audzināšanas tāda skola. Un man jau mācīja, ko es nedrīkstu darīt, un var sekot, ka vispār man tur nav ko darīt, un viņi paši tiks galā. Bet Kristīna sieva pieņēma visas dzemdības un ļoti veiksmīgi, jā, tā kā viņa bija mācīsies. Bet tā ir medību šķirne, vai viņa? Jā, medību. Tā ir Bavārijas asinspēdu suns, jā. Bet viņa arī ikdienā iet medībās? Jā, protams, viņa ir nolikusi eksāmenus, un viņa ir Latvijas čempioni, jā. Un mēs tur, tā kā bija sezona, mēs devām katras brīvdienas. Viņa strādāja, viņa labi strādā, cik, kā man ir stāstījuši, mežā labi strādā. Tā kā viņa ir profesionāli, un kā jau meitene paklausīga, viņa nedrīkst dzīt nevienu zvēru, viņai jāiet pie kājas, un viņai pēc komandas tikai tad var sākt meklēt, viņas uzdevums ir atrast un paturēt uz vietas. Viņa arī to godam izdara. Cerams, ka tur 12 mednieki izaugs. Tad novēlu, lai Čikas mazuļiem atrastos ļoti labi saimnieki. Un paldies jums par sarunu un uz tikšanos nākošreiz. Jā, paldies. Es pievienojos jūsu vēlējumu. Visu labu.